esmu Rīgā, līst lietus, bet man vajag nokļūt uz lielveikalam. Ar velosipēdu īsti negribas braukt pa lietu, ar kājām iet vēl mazāk un sabiedriskais transports nav īpaši ērts. Bet ir cita iespēja – CarGuru. CarGuru ir aplikācija, ko es lejuplēdu sev Taurunī. Atveriet vaļā karti, atrodiet sev tuvāko automašīnu, rezervējiet to. Tad jūs dodaties klāt pie paša automobīļa. Kad jūs esat pienākuši viņam klāt, mašīna atvērsies pati no sevis, pilnīgs futures. Tālāk jūs kāpjat iekšā mašīnā un braucat, kur jums vajag. Cities vajadzētu būt tā, ka mēs esam pienākuši pie auto. Mēs spiežam startu trip. Un mašīnas durvis atslēdzās. Elementāri. Kā redziet, pavisam svaigs auto, nav pat kripatiņas, kur piesieties. Automāts, hibrīds, viss tīrs, jauns, smuks. Aizmugurē pietiekami daudz vietas, lai paņemtu arī savu pasažierus līdzi. Tā kā jūsu brauciens varbūt pavisam izdevīgs, teiksim, aizbraukt līdz Jūrmalai un atbraukt atpakaļ uz Rīgu. Atslēga atrodas mašīnas cimdu nodalījumā. Tad, izlaidīsim vienu goda apli. Uzreiz mūsu skaitītājā būtu jāparādās. Lūk, mēs braucam, mēs esam notērējuši jau 5 centus. Tad, kad mēs braucam, pakalpojums tērē 27 centus minūtē. Tad, kad mašīna stāv pārkingā, viņi tērē 5 centus. Kopumā, vai tas ir dārgi, vai tas ir lēti, tas jums jāspiež pašiem. Man šķiet, ka pats pakalpojums, ka tu drīkst auto paņemt no jebkuras Rīgā vietas un atstāt arī maksas stāvvietās, un tev par to nav jāmaksā, man šķiet, tas ir ļoti izdevīgs un ērts. Šeit neiet runa vairāk, vai tas ir ekonomisks brauciens vai nav ekonomisks, tas ir viss tieši komforts un pati būtība, kad tās futures atnāca, ka tev nav jābūt mašīnas īpašniekam, lai kaut kur aizdotos ar mašīnu. Nav jāčakarējās nekādiem dokumentiem, lai īrētu mašīnu. Tikai pienāc pie mašīnas, nospied podziņu, braukt, mašīna atverās, iekāp un brauc. Degviela ar tev nav jālej. Man šeit tāds ideāls variants. Jo īpaši tad, ka lietas līst un nekur negribas doties ne ar kājām, ne ar sabiedrisko transportu. Un pats interesantākais, ka es viņu varu paņemt no šīs ielas, aizbraukt līdz otram Rīgas galam, teiksim, līdz Vecrīgai, atstāt to ar auto un viss. Man viņš nav jādzen atpakaļ, man nav nevienam jāzvan, nekas nav jādara. Perfekti. Esam pabeiguši savu braucienu, spiežam pieturam N-trip. Viņš rāda, ka šobrīd notiek maksāšana. Un mašīna aizvērsies pēc 57 sekundēm. Lūk, tāds lielisks jauns servis, kā var pārvietoties Rīgā. Bez spriedzītes, bez problēmu, bez spiešanās sabiedriskajā transportā. Un nesalīsi, būsi savs, kāp mašīnā un brauc.